Un jāteic, mūsu muzejas ekspozīcija ir ļoti jauna, 30. septembrī vēra durvis tikai, un patiesībā jau pats nosaukums sevī ietver tādu zināmu ļoti izaicinājumu. Un šodienas kontekstā, kad jārunā par muzejisko priekšmetu, un mēs nesam šo misiju nemateriālais kultūras mantojums, un tad es šodien mēģināšu tā īsā, vairāk ilustratīvā veidā parādīt, kā mums tas ir izdevies. Un tad patiesībā man vairāk būtu interesanti no tiem kolēģiem, kas pie mums ir pabijuši, dzirdēt tos iespaidus un varbūt tās diskusijas un jautājumus, kas ir uzrunājis, kas mums varbūt ir, kas varbūt arī nav izdevies. Tātad mērķi mums bija viens saglabāt šo Ziemeļlatgales nemateriālo kultūras mantojumu un arī, protams, to izdarīt mūsdienīgā, interaktīvā un sabiedrībai pieejamā veidā. Un laikam jau bija tā, ka 2008. gadā sakrita daudzas lietas, gan šī te ideja par nepieciešamību šo mantojumu saglabāt, jo daudz tiek runāts, teiksim, par suitu kultūru telpu, un tikpat daudz tiek runāts arī par to, vai nevajadzētu šo Ziemeļlatgales kultūras mantojumu telpu kaut kā īpaši izcelt un saglabāt, un mums līdzās dzīves un darbojošas ir tādas vērtības kā un tādas tradīcijas, kas jau ir iekļautas arī Latvijas kultūras kanonā, par ko tie ir gan tradicionāli maija dziedājumi, gan arī mirušo oficijas, jeb saimas, un, protams, arī daudzas tradīcijas. Ceļš uz šo ēku, kur mēs atrodamies, gan aizsākās jau praktiski jau atmodas laikā, 89. gadā, kad muzejs vispār tika dibināts. Tad tā ēkai nebija ne sienas, ne jumslāna, un tas ceļš arī bija diezgan garš. Bet un konkrēti uz šo ekspozīciju 2008. gadā tātad dzims pirmās idejas, sākas to sadarbību ar DD Studio, un kāpēc es ieliku šo fotogrāfiju? Jo DD Studio arī brauca pie mums un fotografēja gan telpas, gan mērīja priekšmetus, un tika gatavots projekts, ko iesniegt tālāk uz toreiz laikam uz Eraku. Es īsti nepateikšu, bet pirmajā konkursē mēs palikām pirmajais strīpus. Otrais konkurss atkal tika gatavots vēlreiz projekts, mēs neatkāpāmies no idejas, bet sākās krīze un patiesībā šis te projektu konkurss vispār kaut kur izplēnēja un palikām mēs. Un tikai, jau tagad, 10. gadā mēs pārvācāmies uz jaunu māju Moižas klieti un 13. gada 30. aprīlī tika noslēgts līgums jau par pārobežu sadarbības programmas atbalstīto par projekta realizāciju. Tā, neliels tagad ieskats, kas man šodien ļoti uzrunāja jau pirmajā lekcijā Horvātijas pārstāvis, kad runāja par to, ka ir nepieciešama sadarbības ar dažādām institūcijām, starp bibliotēkām, starp arhīviem. Tad man jāteic tā, ka jau šī pirmā lekcija bija ļoti spēcīgs teorētiskais pamatojums tam, kā mēs esam mēģinājuši tuvoties. Jo mūsu ekspozīcija nebija iespējama, mēs teiksim, mūsu Paulu centrālās bibliotēkas izveidotās kultūra vēstures datu bāzes, mūsu kultūras nodaļas vadītājs ir ilgus gadus strādā video arhīva no dažādām ar kultūra kapitāla fondu un citu fondu atbalstiem veidotām ar darbnīcām, nometnēm no Latvijas valsts vēstures arhīvs, valsts vēstures muzejs, televīziju arhīvu. Ļoti daudz, protams, arī vietējie kultūras darbinieki ļoti atsaucīgi ir dzīvie kultūras nesēji. Ļoti daudz vietas tika saliktas kopā, nešaubīgi, protams, arī muzeja krājums un atmiņu pieraksts un viss pārējais, lai varētu būt šī ekspozīcija. Un šeit redzams, ka stāsts tātad jau vestibilā, kur ir gan, redzam, diezgan tāda jau modernā veidā, bet tomēr arī izmantojot gan reālos muzeja krājuma priekšmetus, gan arī redzam augšā nelielu multimediju ekrānu, kurš jau iet kā ievads stāstu par to, kas sekos tālāk ekspozīcijā. Un pirmā un laikam saturiski visietilpīgākā ekspozīcijas zāle - etnogrāfija folklora un tradicionālā dziedāšana. Kā redziet, lai arī runās tiek par nemateriālo mantojumu, tomēr
pirmais, kas rada šo te iespaidu, ir reālais priekšmets. Un jau arī ceļā uz šo ekspozīciju ir daļa, kas ir no muzeja krājuma. Daļa mēs jutām, ka mums ir viņi vajadzīgi, bet nebija, kad mēs viņus meklējām gan no vietējiem cilvēkiem, bet šis baltais aprenis tērps vairāku gadu garumā, vairākās meistardarbnīcās ar valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu, ar Latgales attīstības reģionu atbalstu, tika veidot šis tērpa atdarinājums ļoti precīzā, ar senām metodēm, ļoti precīzā veidā. Un tas iegūms bija ne tikai tas tērps, kas kā reāls priekšmets šobrīd atrodas ekspozīcijā, bet šis ir pētnieciskais darbs, kur iesaistījās arī paši audeļi, kur iesaistījās jaunieši, kad viņi iesaistījās gan šajā pētniecībā, gan arī reālajā darbā. Un paralēli ekspozīcijas priekšmetu tapšanai tika nodrošināta arī šī mantojuma saglabāšana. Un šīs te prasmes, kura pati par sevi ir nemateriāla vērtība saglabāšanai, kuras rezultātā, protams, ir tapusi reāla vieta. Tātad vēl viens kadrs no ekspozīciju zāles, kur šajā Gaļa kalnā var arī apsēsties, klausīties austiņās un dzirdēt. Katrā no šiem 6 veterāniem ir pārstāvēta kāda prasme. Gan Saimas tautas muzikā, etnogrāfiskajā ansāmblī, dziedājumi pie māju krustiem. Uz kartes var redzēt mūsu dziesmoto robežu. Tie ir mūsu etnogrāfiskie ansāmbļi, kas darbojas šobrīd. Un arī stūrī ir svarīgi notīgais ekrāns, kurā, ja piemēram mazāks bērns, tad tur var izspēlēt kādu spēli, bet ja pieaugas cilvēks, kuru dziļāk interesē šīs lietas, kas ir iekļautas ekspozīcijā, tad var padziļināti gūt informāciju gan par teicējiem, gan valcējiem, gan izpildītājiem, tautas muzikantiem un tradīcijām. Nākošā telpa, prasmes un to nesēji, vizuāli uzbūrts, tā varētu teikt, senā Latgales sēta, kurā ir izmantoti arī reāli priekšmeti, un šajos vēlienīgajos ekrānos arī ir apkopota informācija, un, teiksim, pie vienā ekrāna stāvot var izspēlēt spēli vai noskatīties video sižetu, un skaņas kupols ļauj baudīt arī šo skaņu, netraucējot pārējos. Un vidū tur arī ir 6 prasmes apskatāmas, un ar austiņām var arī klausīties video sižetu skanējumu. Tad vēl viena aina. Paralēli arī tāpat digitālajai drukai, arī reālie priekšmeti. Trešā telpa galva mantojums ir pilsētvides kultūra. Tā kā mūsu galvenā tēma ir nemateriālais kultūras mantojums, tad arī pilsētas vēsturi un pilsētu kā tādu mēs centāmies parādīt caur kultūras prizmu, caur protams, arī lietai katrai savu stāstu, un pat ja nebūtu šīs digitālās tehnoloģijas, kā saka, kas nenotiek, tad šo te stāstu arī var izstāstīt cauri priekšmetiem, ejot cauri un izmantojot arī vienkāršu stāstījumu. Dažādu projekciju veidā ir iespējams gan izsakot pilsētas vēsturē, gan arī, protams, vērot reālus priekšmetus. Nākamā telpa interesantu kolekciju stāsti, kas ir arī vienlaicīgi konferenču zāle. Tur daudz šķautņainas vitrīnās ir izvietoti priekšmeti, kas stāsta par dažādām vietām, kas ir ārpus Balvu pilsētas. Un vēl bez tā, ko var apskatīt pilsētā, var izbraukt arī ārpus un redzēt interesantas lietas, interesantas kolekcijas, gan muzejus, gan privātu kolekcijas. Un papildus arī skāriennotīgais ekrāns, kurā var uzzināt tuvāk, kur šī vieta atrodas, iepazīties tuvāk ar šīs vietas īpašnieku vai saimnieku un arī izspēlēt kādu spēli. Tad redzam arī priekšmeti izmantoti gan no tām reālajām vietām, gan, ja kādai vietai nebija tik daudz, lai varētu padalīties un uz ļoti ilgu laiku atvēlēt Balvu muzejiem to priekšmetu, tad mēs arī devām kaut ko no sava krājuma, lai atspoguļotu šo vietu, kas ir ārpus pilsētas. Nobeigumā
Nobeigumā vairāk kā secinājums. Ekspozīcijai ir trešie muzejiskie autentiskie priekšmeti kombinēti ar moderniem mākslinieckās izteiksmes līdzekļiem un tehnoloģijām. Un lai arī ekspozīcija ir sēna nemateriālais kultūras mantojums, tomēr tas tiek izstāstīts caur reālām vietām, caur priekšmetiem, caur stāstiem. Un šis te digitālais risinājums ļauj viņu darīt pieņemumu un interesantu dažādiem vecumiem, dažādiem apmeklētāju lokam. Un, jā, ko es gribēju vēl pieminēt no Igaunijas kolēģis lekcijas, man ļoti iekrita prātā tie 3 I burtiņi – ideja, interpretācija un iedvesma. Un tagad man ļoti būtu interesanti dzirdēt, ideja mums ir bijusi, interpretāciju mēs esam veidojuši, kādas ir, vai radusies iedvesma tiem, kas ir pabijuši pie mums muzejā.